Esiet sveicināti autosprinta sezonas atklāšanā. Pirmais posms leģendārajā biķernieku trasē mums ir jauns dalībnieku rekords. 217 sportisti sacensīsies ļoti daudzās klasēs un redzēsim, kas mums beigās no tā iznāks. Mums ir Audi, BMW, Honda, Subaru un arī pa Porscham un Ferrari. Tā kā būs jaudīgi. Nu, ziema ir galā, esam vasarā. Kā jūtamies pirmajās vasaras sacensībās? Nu, ilgi gaidījām īstenībā pēc Rīgas ziemas kausa pēdējā posmas, kur bijām atbraukuši. Bija striķi jābrauc mājās, diemžēl, uz Liepāju. Gadās arī tā, bet vasaru gaidījām. Jā, ļoti patīk asfalts, ir īpaši biķernieku lielā trasa, vienkārši fantastiski. Ļoti patīk. Tas meža daļa vislabākā un kārtīgi trasa arī forši, tikai tur bišķi vairāk jāiemācās ir. Bet tā mums ir GoPro, un es nobraucu, un tad man Ingars pasaka, kur uzlabot. Uzreiz jau, jā? Jā, lai zinu, ko nākošā braucienā darīt pareizāk. Nu, un izdevās jau uzlabot kaut ko starp braucieniem? Jā, mējās vēl vairāk uzlabot. Kā trases konfigurācija šīs dienas patīk? Forši, ātri forši. Ragans skatls ir tāds, ka tur vajag drosmi, lai varētu iziet cauri tādā labā ātrumā. Pirmais roters ir sarežģīts, tāds ļoti asts, tur, kur daudz nocīrt to roteri. Kartiņu trasē jāsturē daudz, jāķer, lai baigi neslīt. Bet tā, jā, kāds 3-4 vietas ir tādas, kur ir jāpiedomā. Trasa forša, braukt jau mēs paši nemākam, jāpamācās, un tā jau būs labi, ka pamācīsies. Tam jau šīs sacensības domāts, vai ne? Tā. Un trases konfigurācija kā patīk? Ideāli. Tiešām ļoti labi. Gunār, tu daudzus gadus esi bijis sacensību organizācijas pusē, un tagad tu esi izdomājis uzbraukt. Pirmkārt, kā tev radās šī doma? Radās vienkārši ziemā paņēma Ziemsiti saucamo, pabrauc ziemā pāris ziemas trasītes, tad šodien iekrita brīvdiena, mašīna stāvēja pie mājas, vakar nomainījām ziemas iepas uz vasaras iepām un esam šeit. Pagaidām es vēl ķeru to trasi, es vēl tā emocijas, es mēģinu, kā rokas pa visu bardaču, kā saka, bet ir forši, jā. Forša diena ir paveikusies ar laikapstākļiem. Domāju, ka dienas beigās būšu ļoti gandrīz. Īstenībā priekš tādas garas pauzes ir diezgan labi. Esmu priecīgs par rezultātu un vēl vairāk priecīgāks par laikapstākļiem, kāda mums šodien lutina te. Un mērķis šīs dienas? Pavadīt galvenokārt labi laiku, ķert adrenalīnu, kā es teicu, un censties ar katru braucienu uzlabot savu laiku. Ir pirmā reize, iespaidīgi, ļoti ātra trase, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk. Tā, jācenšas, jālabo kļūdas. Un kādi ir tie lielākie iespaidi priekš pirmās reizes? Un kā vispār izdomājāt? Kā izdomājāt atbraukt? Vīrs. Vīrs, jā? Vīrs pats brauc? Jā, bet mums pirmais sezonas tikai. Aha. Vasaras. Vasarā, un pirms tam braucāt ziemu? Jā. Un tā atšķirība ir liela, jā? Liela, milzīga, un tas ātrums, kas varētu dabūt tas ir. Un vīram tas bremzes pazuda, kad viņš brauca 160. Tas bija traki. Jā. Bet viss kārtībā, jā? Viss kārtībā, jā. Brauksiet vēl, mašīnu var sataisīt? Jā, tūlīt gaidām jauno mašīnu, viņš tūlīt atvēdīs, un es maukšu. Super! Pirmām kārtām, kas tas par automobīlu izskatās diezgan īpašs no ārpuses? Jā, viņš ir normāls darba automobīls, parastais ikdienas. Nekāda ikdienas mašīna brauc uz darbu, brauc bērnu, bet uz dārzu viņi cities atbrauc uz sportot. Cenšās, trenējās, paskatās, ko citi dara un mēģina atkārtot. Sanāk ātrāk forši, nesanāk ātrāk kaut ko pamaina. Tas ir principā Honda Civic standarta izpildījumā ar 1.6 dzinēju. Ir tikai izplūde visā garumā. Tā kā droši var braukt ar standarta automašīnu un arī sasniegt pietiekoši labus rezultātus. Un automašīna pilnīgs standarts vai kaut kādu uzlabojumu veikt? Pa lielam pilnīgs standarts. Un riepas? Riepas sliktas. Drosmīt vajag, lai varētu labu rezultātu sasniegt, salīdzinot ar pagājušo gadu. Ir krietni labāk.
Nav pa apakšgalu vairāk, ir, teiksim, vairāk tā pa vidu. Citbrīd pat pašam tā, liekas, ka drusku pātri. Bet tas nozīmē, ka tu brauc. Ir forši, ir forši. Un kas ir vieglāk braukt vai būt tomēr otrā pusē un tiesāt? Viennozīmīgi manā gadījumā tiesāt ir vieglāk, tur es jūtos kā zivs ūdenī. Šeit man ir vēl ko daudz mācīties. Normāli, stabili, droši jānobrauc, tehnikai jāiztur, galvenais noķert kaifu. Ja ir iespēja brauciet, mēģiniet, ir forši, ir cilvēki, kas pastāstīs, pamācīs un lieliski jābrauc. Autosprinta pirmais posms tuvojas noslēgumam, sagaidīsim tūlīt finišā vēl noslēdzošos dalībniekus un, protams, apbalvosim šīs dienas labākos. Bet tiksimies jau arī nākamajā autosprinta posmā, kas notiks 25. maijā Smiltenē.